Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš, un šodien esmu ciemos pie Gunitas Šumskas Žagatas. Sveika! Sveiki! Varbūt lūdzu varētu ar sevi iepazīstināt nedaudz, ar ko tu nodarbojies un kas tu mums esi jātnieku pasaulē. Jā, es esmu Gunita, un es esmu jātniece, startēju ejādes disciplīnā, esmu zirgu īpašniece, un arī esmu šobrīd Royal Equestrian Shop dibinātāja. Un kā tu vispār sāki ar zirgiem? Kurā brīdī sapratu, nodarbošos ar jātnieku sporta? Jā, es sāku diezgan vēlu. Apmēram līdz kaut kādiem 25 gadiem man dzīve vispār nebija saistīta ar zirgiem. Strādāju ofisos, biju pabeigusi augstskolu, strādāju ofisos, un tā kā īpaši arī nebija tā, ka es par zirgiem būtu interesējusies, bet kaut kā viss tā salikās, kad man parādījās vairāk brīvais laiks, un es gribēju atrast sev kādu hobiju, un man vienmēr patikuši dzīvnieki, un tad es izdomāju, ka varētu iemācīties jāt, jo zirgi, protams, likās ļoti, ļoti graciozi dzīvnieki, un vienmēr saistīja tā jātnieku, tā pasauli. Tev jau bija kaut kad galvā, jā, pa zirgiem? Man bija galvā mazliet, es biju bijusi tur uz dažām, varbūt tādām izjādēm pa mēžu, tas man ļoti patika, un tā kā pamazām, tā kā tas sāka vairāk interesēt. Jo parasti cilvēki, kas nenodarbojas, viņiem bišķiņ bail no zirgiem, Jā, man nebija tā, ka man bija bail. Man bija varbūt es tāds saprātīgs cilvēks, diezgan tādā saprātīgā līmenī bail. Es tur negribēju uzreiz auļot pa mežu, lai gan es nemāku jāt, ja. Tā kā tādas lietas es nedarīju, bet tā, kad bail no zirgiem, tā man nebija. Un kur tu sāki trenēties? Jā, toreiz tas notika tā, kad es tajā laikā dzīvoju Mārpē, un es atradu sev tuvāko stāli, kas bija tīraini staļi. Vienkārši aizbraucu uz turieni, uzmeklēju treneru un sarunāju treniņu. Tā es sāku tur trenēties. Un cik tu nopietni? Vienkārši hobijām, tur reizi nedēļā? Jā, tieši tā. Hobijām reizi nedēļā, vēlāk 2 reizes nedēļā. 3 reizes? 3 reizes nedēļā, jo tā. Un tad kaut kā vienā reizītē sanāca tā, ka man ļoti gribējās brīvdienās sarunāt treniņu. Un tas nebija iespējams, jo visi tie pieejamie zirgi bija sacensībās. Tas bija sacensību nedēļas nogalē, arī treneri nebija pieejami. Un tādā brīdī es sapratu, kā es gribu jāt šodien. Un tad es sapratu, kad laikam man vajadzēs savu zirgu, lai es esmu neatkarīga, lai es varu doties izjādē tad, kad es to vēlos. Un tas bija tas moments. Tas jau tāds nopietns lēmums, nepirkt savu zirgu. Vai tev tajā brīdī vēl nebija, ka tas būs nopietni? Es domāju, ka es sapratu gan, ka tas ir nopietni. Protams, es nebiju domājis, ka izvērtīsies tik plaši, kad es sportošu. Un kad vēlāk man būs savu zirgu barību veikals, tā nē. Bet tā kā tas bija tāds apzināts lēmums. Un cik ilgi tu trenējies un pēc cik gadiem tev bija šāds lēmums, kad tu vēlētos savu to zirdziņu? Diezgan ātri. Es kaut kādu gadu, manuprāt, tikai kādu gadiņu gāju kā nomāju zirgus un trenējos ar nomas zirgiem. Un kā tu tiki pēc savu pirmā zirga? Tā vienkārši atradu sludinājumu. Es esmu? Jā, tā arī tas bija. Pirmais zirgs, jā, diezgan tāda traka izvēle, bet kā tas bija, tā tas bija toreiz, un viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un tā es iegādājos savu pirmo zirgu pat uz savu galvu. Jā. Nevienam nejautāju? Es drusciņu pajautāju, man teica, labāk nevajag, šo zirgu labāk nevajag, bet man neko tā nevar iestāstīt. Ja es tā kā esmu izdomājusi, tad es parunājos, bet es to lēmumu pieņemu vienmēr pati. Bet es arī neko nenožēloju, tā kā viss ir tā, kā tas ir, un interesanti pieredze. Un kā tev bija kritērija tam zirgam svarīgi? Lai viņš ir melnā, baltā krāsā vai neklibo? Jā, krāsas svarīgi. Melns ļoti labi. Jā, tā, tie kritēriji toreiz nebija tādi pārāk adekvāti. Tā kā, jo laiks vairāk gāja, es vēlāk nopirku vēl vienu zirdziņu un trešo zirdziņu ar katru nākamo reizi tagad bišķiņ jau nopietnāks tas
Varbūt var pastāstīt par saviem tagadējiem zirdziņiem, kādi tev ir. Jā, nu man joprojām ir mans pirmais zirgs Ricardo. Tad otrais zirgs, ko es nopirku, ir Dustino V, ar ko mēs ļoti daudz arī startējām iejádes disciplīnā. Un tagad pirms dažiem gadiem es nopirku savu trešo zirgu, kas ir jaunzirgs, Siro Silvestri. Viņam ir šobrīd 7 gadi jau, tā kā ar viņu mēs esam vismazāk kopā. Un kā tu izdomāji, ka iejāde? Sākumā es biju domājusi, ka es lekšu. Gāju tur pat uz kaut kādiem konkūra treniņiem. Es biju pārbijusies un tā kā sapratu, ka lielā ātrumā nesties uz šķērsli, tas tā kā nebūs mans. Man bija tāds stress pirms treniņa no rīta jau, kad vispār neko negribējās ēst un tā kā ļoti liels satraukums. Sapratu, ka tas tā kā nebūtu normāli un kad kaut kas varbūt ir jāmaina tajā visā. Un tā mēs pamazām sākām mācīties iejādi. Un kādi tagad sasniegumi jūs startējat sacensībās, kādu tur lielo balvu, līdz kādam līmenim jūs esat tikuši? Vēl nē. Es esmu startējis mazo balvu ar Dustino diezgan daudz. Un šobrīd viņš ir jau tādā, kā saka, nelielā jau tādā pensijā mazliet. Nu, es esmu tā brīvi palaidusi jau tā kā bez kaut kādiem lieliem sporta mērķiem uz viņu. Un vairāk šobrīd trenējos ar savu jaunu zirgu, ar Siro. Un kā veicās? Viss ir veiksmīgi? Jā, nu viņš ļoti, ļoti talantīgs tieši uz iejādi, ļoti uz cilvēku vērsts un uz sadarbību, uz attiecībām tieši. Tas svarīgi viņam tās attiecības ir kāda, kad pie viņa brauc, ar viņu darbojās un tā kā tu jūti, kad viņš treniņā dod katru reizi visu sevi, visu. Un tā kā piedod arī kaut kādas manas kļūdas, viņš ir gatavs, piedot viņas. Un tagad tu esi priecīga par saviem zirdziņiem. Nepārdot un turpināt šo visu. Es netirgoju zirgus, tas nav mans, tas man cits nodarbošanās. Lieliski. Jā, par tām citām nodarbošanām. Tātad tev ir Royal Equestrian Shop. Jā. Kur tu pārdod dažādas zirgu piedevas, zirgu barības un, kā tu nonāc līdz šādam lēmumam izveidot šādu veikaliņu? Jā. Nu, tas sākumā vispār nebija tā domāts. Sākās viss ar to, varbūt, kad pirms kāda laika tātad es biju interesēties ļoti par zirgu barošanu. Man tā tēma ļoti ieinteresējusi bija, un es daudz lasīju, mācījos un tā tālāk. Un arī tajā laikā es testēju dažādas zirgu barības saviem zirgiem. Un toreiz es pamēģināju Sanhipolīgu barības, jo viņas jau bija Latvijā, un redzēju ļoti labus rezultātus. Kādus rezultātus? Tā kā zirgs mainījās, viņam labāk konkrēti, piemēram, šim manam tam pirmajam zirgam, viņam bija visu laiku tā kā nelielas gramošanas problēmas, kuras nevarēja atrisināt, brauca arī ārsti, skatījās, kas viņam ir, neviens neko nevarēja pateikt. Kādas izpaudās šīs gramošanas problēmas? Viņam visu laiku bija tā kā mīksts vēders, un es varēju darīt, ko es gribu. Viņš tā kā jutās labi, bet visu laiku tas bija diezgan traucējoši. Un tad no šīm barībām, principā, tas atrisinājās, un tā arī viss ir kārtībā līdz šim. Okay. Nu, lūk, tas tāds viens piemērs, bet vēl arī dažādi citādi piemēri. Ko tu viņam sāki dot no tām barībām? Toreiz es izvēlējos Equigard musli. Jā, tas arī mums palīdzēja. Okay. To viņš ir jāēd tagad. Jā. Ok, un tāpēc arī tu izvēlējies šo zīmolu pārņemt? Tu minēji, viņš jau bija Latvijā. Jā, toreiz vienkārši viss tā salikās, ka man bija iespēja pārņemt un kļūt par izplatītāju, un es par to vispār nevienu brīdi nešaubījos, ka es to gribu. Okay. Tāpēc kā uz savu pirmo zirgu. Jā, man ir tā, ka es esmu tāds cilvēks, kas vispār diezgan daudz par dzīvi šaubās, bet tā kā ir kaut kādas lietas, kuras es pilnīgi tā kā noteikti zinu. Sajūtu, jā? Sajūtu, jā, un tad man vispār nav šaubu. Tas ir reti, bet ir dažreiz tās lietas. Nu jā, un tā tas viss izvērtās. Tad, jā. Un varbūt var pastāstīt, kādi tieši produkti tev ir vispār savā Royal Equestrian Shopā?
Jā, nu mums šobrīd ir galvenokārt St. Hippolyta barības, tagad nesen arī Agrops zirgu barības. St. Hippolyta varbūt populārāks, Agrops netik populārs Latvijā, jā, bet abi ir tādi vieni no Eiropas līderiem zirgu barību ražošanā, abi no Vācijas nāk. Un abi, manuprāt, ļoti organiski viens otru papildina, jo, piemēram, kāpēc es uzsāku ar St. Hippolyta, arī to, kāpēc es gribēju nodarboties ar to tirdzniecību, jo es ticu tām barībām, un es gribu pārstāvēt to zīmolu, ar ko man saskan tā filozofija. Jā, jo viņiem tā filozofija ir feeding like nature, kad zirga barošana ir pietuvināta maksimāli tam, kā zirgs barojas dabā. Un visa arī tā pārējā viņu filozofija ir par ilgtspēju. Piemēram, tātad, kā to paskaidrot, teiksim, kad mēs dzīvojam šodien tā, lai nenodarītu nākotnē pāri tiem, kas dzīvos vēlāk, tā kā dabai un tas viss. Viss tas, kā viņi audzē visu, kā viņi pārstrādā ražotnes, kā viņiem darbojās un tā. Un Agrops arī līdzīgi domā. Jā, esmu dzirdējis par Agropu Lauru lietu, viņai ieteica to Agrops. Jā. Un savukārt Agrops vienkārši vairāk uz tām šķiedrvielām pozicionē savas barības, augstas kvalitātes šķiedrvielas, pārsvarā barības bez graudiem, ļoti, ļoti daudz barības ar zemu cukuru un cieti. Jā, tas būtu tāds galvenais moments. Un kā tagad ir iegājis Agrops? Jau pamazām. Mums mazliet pietrūkst kapacitātes vispār visu tā apstrādāt un reklamēt un salikt visu savā mājaslapā. Jā. Tā kā mums vajag vairāk tam pieķerties. Bet tā kā cilvēki, kas zina, viņi ir ļoti priecīgi. Viņi uzreiz izvēlās un baro un miksē arī. Es pat arī miksēju gan to es baroju. Abus šos brandus un tā. Jā. Un kādas ir varbūt problēmas, ar kurām cilvēki pie tevis vēršās saistībā ar zirgu ēdināšanu? Ļoti bieži ir tas, ka zirgiem ir grūti uzturēt optimālu svaru. Kā pa tievu? Jā, pārsvarā pa tievu. Pārsvarā, ka nevar uzbarot zirgus, kam, protams, arī apakšā bieži vien izrādās kaut kādas citas problēmas, piemēram, ar kuņģi čūlas un tam līdzīgi. Kuņģi čūlas, jā, ļoti. Jā, sporta zirgiem jau izpētīts, ka gandrīz pilnībā visiem 90%. Kaut kādā mērā ir, jā, diemžēl, un tāda ir viena no galvenajām. Jā, rasnāki zirgi mazāk, vairāk poniju. Kas vēl nagu kvalitāte, slikta nagu kvalitāte. Jā, vairāk tas kuņģa problēmas, laikam. Un ko tu iesaki barot zirgiem ar kuņģa problēmām no savām barībām? Ko tu ieteiktu? Noteikti izvēlēties tad barības ar maksimāli zemu cieti cukuru. Mums ir īstenībā ļoti plašs, ko izvēlēties. Tas pats Equigard muslis, Brandon XL, kas ir bieži vetārstu ieteikta barība. Kliniskā tieši gastroprotekt. Arī Agropsam ir tur ļoti daudz, no kā izvēlēties, daudz šķiedrvielas un tā kā ir plašs klāsts. Un nadziņiem tu teici, ko vajadzētu dot? Nagiem no mūsu produktiem tāds top ir ungula no St. Hippolyta. Tas ir tā kā piedeva, ja? Jā, tas ir piedeva. Tas nebūs tā kā vienkārši biotīns, tas ir, tur vesels pētījums ir par šo produktu, ka viņš tā kā veicina vispār zirga organismā, lai izstrādātos pareizi visas tās vielas, lai sakārtotos organisms tā, lai zirga organisms pats spētu ražot biotīnu, pats pārējās visas nepieciešamās vielas. Jā, jo ķermenis jau it kā pats arī to ražo, bet vajag sakārtot visu apkārt. Tas būs tāds boosters, no nagiem, kas top. Vai ir gadījumi, kad tikai ir pareiza ēdināšana izdodas būtiski uzlabot zirga pašsajūtu vai sasniegumus? Jā, bet jāsaprot, protams, kad barība nav kā brīnumlīdzeklis, ja ir
nav sakārtotas pārējās lietas, tur, piemēram, treniņu sistēma vai pamatbarošana, kas ir kvalitatīvs sienas un tās lietas. Tā kā, protams, ja ir kaut kādas nopietnākas veselības problēmas, tad noteikti vajadzētu konsultēties ar vetārstu un speciālistiem. Tā kā, bet tam ir ļoti liela nozīme, protams. Jā. Jo kur tad citur tas zirgs dabūs to enerģiju, ja ne, ko viņš apēd. Jā. Un cik liela nozīme vispār ir zirgam sabalansēts uzturs? Kā tu minēji, vai viņam svarīgākais ir tas siens, vai tomēr šī barība, vai piedevas? Sabalansēts uzturs ir ļoti svarīgs, īpaši sporta zirgam arī, jo mēs jau nevaram gaidīt arī no cilvēka atlēta, mēs nevaram gaidīt izcilu sniegumu, jo viņš nepareizi ēd. Tas pats ir ar zirgu. Jā. Ir jābūt piemērotai ēdienkartei pēc tā, kādu darbu viņš veic. Vai tas ir atpūtas zirgs, vai tas ir sporta zirgs, konkursa zirgs vai iejādes. Mēs skatāmies vienkārši, kāds ir tas darbs, ko viņš dara ikdienā, kādas ir viņa veselības lietas, vai viņam ir kādas problēmas vai nav. Un tā kā no tā visa tā ēdienkarte jāsastāda. Un ponijiem, ko tu ieteiktu dot, varbūt no savām? Jā, ponijiem arī noteikti kā variants ir ekvigārdi, kas ir arī super, vispār bez graudiem. Mūslīts, ja tā kā tu teici, ekvigārdi. Un gliksmašs. Tas ir kā putra, arī vispār, ponijiem vispār bez graudiem labāk. Vispār cukuru nē, un tā kā cieti nē. Bet viņiem arī kaut kur vajag to enerģiju, vai Jā, man nav gadījies, kad man kāds teiktu, ka viņa ponijam trūkst enerģijas. Varbūt palieciet. Tā kā, tad vienkārši var piedāvas kaut kādas arī izvēlēties. Arī, teiksim, ja sporto, arī tajā sporta sezonā, tad tālkā noteikti nāk dažādas piedāvas, kas ir muskuļiem, arī enerģijai, mums ir viss kaut kas. Ir arī tādas piedāvas, ko vajag dot, piemēram, tikai ziemā, ne? Tā kā, kad siens vai nav zāle tik labi pieejama, tad ziemā iedod kaut kādas citas, sezonāli kaut kādas citas piedāvas. Ziemā vairāk jāskatās, lai ir tie mikro-makroelementi balansā. Jā, kad nav tā zāle pieejama, kad ir tikai sienas, bet arī jāskatās, jo, ja dod daudz arī mušļus, tad mušļos arī mums ir iekšā visi mikro-makroelementi, tā kā tā. Nav tādas viennozīmīgas atbildes. Jā. Un vai vienu to pašu barību var, piemēram, dot visiem zirgiem, teikt, nopirkt un visiem zirgiem dot? Labāk nē. Tas pats stāsts par to, ko dara zirgs. Un tā tāda viena no, varbūt, lielākajām kļūdām, kad es došu to, ko man draugs dod. Viņam labi strādā, es arī pamēģināšu. Vai tur man ērtāk atved uz stalli, un vai tur ērtāka cena un tā. Tā kā... Nē, ja viss kārtībā, tad viss kārtībā, bet ja sākas kaut kādas citas problēmas, tad jāskatās. Varbūt sākumā uztaisīt vispār asins analīzi, Jā, nepastīties, tas ir ideālā versijā. Jā, uztaisīt asins analīzes, parunāt ar vetārstu, sastādīt kopā to barošanas grafiku, visu izrunāt. Tas ir ļoti apzināts lēmums. Jo citreiz, man liekas, tur grūž viss iekšā, bet varbūt to pat nevajag. Jā, tieši tā, kad mēģina atrisināt varbūt ar nescik piedevām, bet tā kā tas varbūt vispār nav nepieciešams. Jā. Un tā. Tad Agropus stāstīja vairāk ir arī par tām šķiedru vielām. Jā. Un viņiem tas sanāk tā barība vairāk ir tā kā lucena, tā kā tās zālītes tādas visādas. Viņiem ir arī mušļi. Viņiem arī ir mušļi, jā. Viņiem ir, protams, ļoti daudz tā saucamie tie čafi, jā, kas ir sagriezta lucērna, vai arī citi tie čafveidīgie, kur nav, piemēram, klāt vispār lucērna, bet ir 60 dažādas albu zālītes. Dažādas arī tur siena granulas un dažādi granulu veidi no dažādiem specifiskiem augiem, kas arī ir paredzēti konkrēti dažādām uztura vajadzībām. Bet arī viņiem ir arī parastie muslī tipa un mašs maisījumi. Viņiem ir vienkārši pārsvarā viss bez graudu sastāva, viss uz dabīgajām zālītēm. Un viņi ļoti lepojās ar savu pirmo mašu, kas tika izgudrots
zirgiem, kas vispār nesatur graudus. Tie bija agrops. Viņi tā kā ļoti, ļoti lepojās, ka viņi bija pirmie, ka viņi to izgudroja. Tas ir tas Alpengrunmašs. Kad tā kā cilvēkiem varbūt bija kaut kāds stereotips mazliet, kad zirgam ir jāēd graudi un kad bez graudiem viņš jau nevar to enerģiju iegūt un tā kā sportot un tā kā realizēties tajā disciplīnās dažādās, bet tā nav. Mūsdienās jau vairāk arī nav tik daudz tāds stereotips. Jā, bet, piemēram, ja es dotu šo te mašu un vēl kaut kādas tās alpu zālītes, viņam pietiktu? Tur ir tā kā proteīns iekšā, vai tur vairāk tās šķiedrvielas? Tur ir arī proteīns. Jā, mašā, sanāk, vai? Jā, visās barībās, bet jāskatās uz zirgu individuāli. Ja, piemēram, viņam ir pa maz muskuļu, tad jāskatās, mēs varam dot klāt proteīnu. Arī agropsam vispār arī ir piedevas. Viņiem arī ir aminoskābes, arī piedevās. Un arī turklāt viņiem ir proteinflakes, mājo proteinflakes, kas ir proteīna tādas pārslas, kas ir tieši no šķiedrvielām arī iegūts, tā kā, kur ir tas proteīns vairāk iekšā. Un tur nav arī graudi, ja? Nē, tās ir tieši arī no dažādiem augiem saliktas speciāli tā recepta tieši zirgiem, kam vajadzīgs vairāk proteīns. Jā, jo man liekas, proteīns ir ļoti svarīgi. Es zinu, kā sportistam vajadzīgs proteīns zirgiem, tieši tā. Es domāju, ir viena lucerna ēdot. Nē, noteikti nē. Un ko tu vēl varētu ieteikt zirga īpašniekiem, kas vēlas uzlabot savu zirgu uzturu, bet nezinu, ar ko sākt? Ar tevi sazināties vai lasīt internetā vai ChatGPT paprasīt? Ir forši, kad pašam gribās zināt, kad pats var palasīt, pakonsultēties ar speciālistu vai vetārstu un kad grib izprast vispār to. Pastīties uz savu zirgu, novērtēt viņa to kondīciju, vai viņš ir patievu, vai viņš ir par esmu, varbūt viņš ir ideāli, lai gan katram ir tomēr atšķirīgs viedoklis, kas ir tievs un kas ir esms, tāpēc labāk varbūt pajautāt vetārstam, bet tad pirmais noteikti ir tā kvalitatīvā pamatbarība, kas ir siens, un tad tikai nāk klāt spēkbarība un mikro-makroelementi. Siens ir ļoti svarīgi. Jā. Man liekas, daudz to aizmirst. Jā, tas būtu tā kā pamats, jā, visam. Man liekas, agrops arī tieši to saka. Es zinu, viņiem arī mājaslapā, pirms mēs stādījām to zāli, mēs gribējām no viņiem pasūtīt. Viņiem ir arī sēklas zālienam. Jā, bet es sapratu, ka Latvijā mums viņas, Latvijā arī tās Latvijas šīm sēklas no viņiem mēs nopirkām. Arī tur līdzīgs tā kā sastāvs kā viņiem. Jā. Viņi gan jau tur speciāli audzē zirgiem sienu, citās valstīs. Jā. Un tur jau tas siens ir tāds sabalansēts, tā kā tieši zirgiem uztaisīts. Konkrēti par agrops, par cik viņi audzē visu, viņiem tā ražotne pie Bavārijas Alpiem, kur tā zeme ir ļoti bagātā ar minerālu vielām, viss ir tā kā ļoti piesātināts ar mikro-makroelementiem, ļoti auglīga tā zeme. Un, ja tev būtu jānosauc 3 svarīgākās lietas zirga ēdināšanā, kādas tās būtu? Tas jau, ko mēs runājām, ir tā pamatbarība, kas ir siens, kvalitatīvs siens. Otrs būtu tad katram zirgam atbilstošā tā spēkbarība, ja mums vajag muslī izvēlēties. Proteīns, Proteīns, tās lietas un mikro-makroelementi sabalansēti. Tie tā kā vitamīni. Vitamīni, jā. Sezonāli, ko vajag vasarā un ko vajag. Un no slodzes. Skatāmies, piemēram, ja ir sacensību sezona, mums varbūt vajag kaut ko pamainīt. Un skatīties individuāli no zirga, kā viņš jūtās, vai viņam vajag vairāk enerģiju, vai viņam vajag vairāk kalorijas, vai mazāk. Tā, un galvenais nebaidīties jautāt padomu, gan uzturu speciālistam, gan vetārstam. Ja pats nezina, vienkārši nebaidīties jautāt. Jā, jo zirgs jau tā visu apēdīs. Ko viņam dod, viņš jau visu ēdīs un īsti nevar saprast, kas viņam... Un tie zirgi, kas tā kā visu ēd, cilvēki arī izvēlās bieži kaut kādus tos mašus maisījumus, kas satur ļoti daudz cukuru un cieti, un priecājās, ka zirgam tik ļoti garšo, viņš tik ļoti ēd. Man jau arī garšo saldumu, bet nevar ēst visu laiku tādu ēdienu. Tas var beigties slikti. Jā, jo viņi jau pierod ēd visu laiku tādu saldu, un pēc tam iedod kaut kādu lucēnu putru, viņš nemaz neēd. Jo viņš ir pieredzējis ēst visu laiku to saldo putriņu, un vairāk neko negrib. Tā kā jāskatās ne tikai vēdu vai garšu, vai ko kaimiņš dod, vai
Nu tā. Jums arī kādi veselīgie kārumi, varbūt, kur nav tik daudz cukurs un cieta, ja? Jā, mums arī ir Hipolītam ir tie labs kārumiņi, kas ir tā kā gan klasiskā versijā, gan arī ir versija, kur vispār bez cukura. Kas tur ir iekšā? Tur ir tajos pirmajos, tur ir tāpat, tur ir banāniņš tajos pirmajos un dažādas zālītes, otrajos, es tagad neatceros no galvas. Nepateikšu, kas tieši sastāvs, bet zinu, kad tā kā, viņi ir tā kā skaitās tas glīks sērija, kas ir Hipolītam, kas tā kā nesatur graudus, arī visi tie glīks maši, visi tās lucērnas un arī ir glīks kārumi. Un agrupsam ir vispār kārumi vai nav? Jā, agrupsam arī ir kārumi, jā. Okay. Un ja kāds vēlas uzzināt par šiem produktiem, kur viņi ar tevi var sazināties? Jūs varat rakstīt man, piemēram, Instagram, Royal Equestrian Shop, vai arī WhatsAppā varat man rakstīt. Tur ir telefona numurs. Jā, varat iet mūsu mājaslapā, equishop.lv, palasīt visu, un tur arī ir visi kontakti. Un drīz būs uploadot informāciju arī pārgraps, ja? Jā, pamazām liekam iekšā visu, un visu laiku kaut ko daramies, un nākas kaut kas klāt. Un kā ir vispār darbiem apvienot 3 zirgus, vēl personīgo dzīvi un vēl zirglietu? Ir izaicinoši. Nu, es tā mēģinu sabalansēt, jā. Ir grūti brīžiem, bet nav arī tik traki. Patīk jau tas, ko es daru, un tas ir savādāk. Jā, galvenais, ka patīk. Ja vēl bija tāda pārliecība, ka gribās to darīt, tad tas ļoti svarīgi. Ir intensīvi. Un kā tev teikt sacensībām, kad tev kādas sacensības būs ar taviem zirdziņiem? Tagad sanāk augustā sākumā, manuprāt, 8. augusts ir LJF posms. Tad jau redzēs, gatavojamies. Un jā, cerams, arī aizbrauksim. Superīgi. Un varbūt, ko tu varētu ieteikt jauniešiem, kuri arī sev kādu biznesiņu izveidot vai savu zirgu iegādāties, ko tu varētu iedvesmojošu jauniešiem pateikt? Ko es varētu pateikt? Es domāju, ja gribās dzīvē spērt tādus soļus, labāk parunāties ar kādu, kas jau ir kaut ko tādu darījis, pakonsultēties. Vai gribās savu zirgu iegādāties, noteikti atrast kādu treneri, ar ko parunāties. Ja gribās kaut ko biznesā arī izpētīt to tirgu. Bet, protams, tas tā kā arī nav galvenais kritērijs, jo, piemēram, arī barību tirgus Latvijā ir pārsātināts, un es tāpat to darīju, jo es vienkārši gribēju tās barības saviem zirgiem. Jā, un tad vienkārši kāpēc nenopelnīt? Es vienkārši to darīju, jo es gribēju saviem zirgiem, un vienkārši domāju, paralēli, tad vienkārši es sūtīšu, teiksim, lielos daudzumos, varēšu paralēli pārdot kaut ko. Tā kā tas arī nav tāds kritērijs, jāsako savai sirdī. Tev tas viegli aizgāja, ne, ar to barību? Tā izklausās no tevis. Nē, jā. Man tur bija arī visādi izaicinājumi sākumā. Piemēram, trakākais, kas man likās, bija, piemēram, ka man dzēsa Instagram kontu. Ko? Jā, man tā kā, es nezinu īsti, kas tur bija pa iemeslu, bet jā, mans konts tika dzēsts. Tas bija sākumā. Pēc tam es uztaisīju jaunu, un es jau nopirku sev to verified, lai drošība. Piespraudīti, jo tā ir tā garantija, ka, piemēram, ja tev kaut kas notiks ar Instagram kontu, kas ir izrādās ļoti populāri, daudz cilvēku to ir piedzīvojuši, un tu pat nevari neko tādā gadījumā atrisināt, jo tu raksti, un tur pretēji ir vienkārši roboti, kas tev atbild, kas nevar īsti tev vispār palīdzēt. Un tātad, ja tev ir tas maksas versija, tad tu vismaz dabūtu dzīvu cilvēku, kas tev pretī ir un ar ko tu vari konsultēties. Jā, un tad es to biju jau mācījos no savām kļūdām, es viņu jau biju nopirkusi. Un jā, man atkal mēģināja uzlauzt kontu. Un tad toreiz es sēdēju, tur čatoju ar to indieti līdz kaut kādiem 2 naktī, kas un tur tajā supportā bija pretī, un es dabūju atpakaļ savu kontu. Un kas tur bija problēma, ko viņš teica? Viņi tā kā nesaka līdz galam. Es prasu, vai tas konts tā kā tika uzlausts, un tas, ko viņi atbild, ir tā, visdrīzākais, ka tā bija. Tā, viņi tā kā nedod to gala atbildi tādu 100%, bet, kad viņi dod tā kā mājienu. Tā kā... Jā, tā kā mums bija sākumā diezgan daudz tādu veidu izaicinājumi. Un tu arī braukā sacensībām, tirgoties?
Mēs braucam vispār diezgan maz, jo tas ir tāds vesels pasākums uzreiz, visu sakrāmē. Jā, visu domāt, ko man paņemt līdzi, kā gribās visu paņemt, es saprotu, ka es nevaru paņemt visu noliktavu. Jā, un tad šogad mēs bijām uzaicināti uz Vet Expo, kas bija tāds viens no lielākajiem pasākumiem. Tas bija ļoti interesanti, jā, un tad vēl bijām uz dažām sacensībām arī patirgoties. Un vēl laikam arī aizbrauksim šogad vēl kaut kur. Bet, jā, un tad šogad laikam viss, un tad jau skatīsimies nākošajā sezonā kaut ko. Un kā ar piegādi? Jums ir interneta veikals, jūs sūtat ar pakumātu, Jā. vai jums ved, vai kā? Mēs gan tā. Mums ir arī noliktava Rīgā, kur cilvēki bieži izvēlās vienkārši atbraukt paši pakaļ uz vietas. Var piebraukt. Viņi pasūta, var pasūtīt internetu veikalā vai vienkārši uzrakstīt WhatsAppā. Un mēs visu vienkārši noliekam, un cilvēks atbrauc pakaļ, samaksāt uz vietas gan ar karti, gan skaidrā. Tur uz vietas pavadzību. Jā, tur ir cilvēks, kas izsniedz, tikai vajag zināt, kad būs pakaļ, ko vajag, un to tā kā arī izmanto cilvēki. Mums ir arī piegādes un arī pakumāti. Un no tā Agrops, piemēram, ja es gribētu pasūtīt kaut ko, kas tev nav uz vietas, vai tu to varētu pasūtīt? Jā, visu var pasūtīt. Gan no St. Hippolyta, gan no Agrops. Pilnīgi viss ir pasūtāms. Tā kā, jā, šobrīd mums jau ir daudz kas, bet, protams, viss mums nav. Tā kā vienkārši var rakstīt. Un nākošajā pasūtījumā vienkārši ieliek iekšā un tas atnāk. Jā, tev jau nav, laikam, jēga turēt visus vietas, jo tā barība, laikam, svaiga, ne? Tur kaut kāds derīguma termiņš. Protams, tām abām šīm barībām tas derīguma termiņš ir mazliet īsāks, varbūt kā citām, jo arī tas iepakojums, ko es minēju par to ilgtspēju, iepakojums pilnībā pārstrādājams, tas tie ir papīra maisi, un tur ir pavisam maz tā plēvīta iekšā. Līdz ar to tas derīguma termiņš ir īsāks, un mēs cenšamies vienkārši sūtīt biežāk, bet mazākos daudzumos, lai mums neveidojas tā kā lieli krājumi, lai tās barības ir svaigas. Nu, ļoti jauki, labi, paldies tev, Gunita. Lūdzu, paldies tev. Un cerams, ka tev būs daudz klienti, gaidīsim tev uz kādām sacensībām arī. Tev varbūt vajadzētu kādas meitenes, kas varētu braukāt savām sacensībām. Tā, labi, paldies tev, un tad jau, ja cilvēki vēlas ar tevi sazināties, tad viņi tev var rakstīt Instagramā, tev arī bija Facebooks. Facebook man ir tikai privātais. Teorētiski mums ir Facebook lapa, bet viņa nav aktīva. Tur mums arī jāsakārto lietas. Ok, sarunāts. Ja vēlās, tad Instagramā tev rakstīt. Jā, Instagramā. Royal Equestrian Shop. Yes. Jā. Labi, paldies tev, Gunit. Paldies. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Atā!